Labvakar, kas skatās vai skatīsies uz priekšu. Šo mūsu sarunu ir pienākusi kārtējā reize mums aprunāties par ticības pamatlietām un proti par mazo katehismu baušļu nodaļā, kur mēs esam tikuši līdz 4. bauslim. Un, kā atceraties, esam izrunājuši tātad attiecības ar Dievu, ko ietver pirmie 3 baušļi, vai ne? Un tad nākamie, kā mēs runājām, tie tad būs par attiecībām starp cilvēkiem, kā Dievs to visu ir iedibinājis un kā Viņš to arī mums māca un atgādina. Tātad par to šī vakara sarunas sākums faktiski, jo tie ir veseli 7 baušļi pēc mūsu numerācijas, un tas būs vairāk sarunas nekā viena, ja jūs saprotiet. Un šodien arī iesāksim kā parasti tad ar lūgšanu. Tam ir dziesmu grāmata, tātad, baznīcas dziesmu lūgšana grāmata, tad mēs atšķiram tās ikdienas lūgšanu kārta, kas mums ir uz grāmatas vāka. Man te rādās spoguļa attēlā, nes kāpēc, bet, ja grāmata ir rokās, tad viss būs kārtībā. Un lūksimies šīs lūkšanas un arī ticības apliecību, teiksim, kas ir uz 2 vākiem, te dziļāk, 2. galā. Un ar to arī iesāksim mūsu katehēzes šī vakara sarunu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Es ticu uz Dievu, Tēvu visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no Svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mēs Tev pateicamies, mīļais debes Tēvs, ka Tu arī šī vakarā mūs aicini kopā pie Taviem vārdiem, pie Tavu baušļu mācības. Dodi, Kungs, savu garu mums, lai tas mums atklāja un parāda to, kādā stāvoklī mēs cilvēki esam, lai mēs to patiesi varētu atzīt, ticībā pieņemt un meklēt tālāk ceļu, lai bauslība nepaliktu tikai mūsu nosodījums, bet lai tā mūs aizvestu, kā ir paredzēts, pie pestītā, pie Jēzus Kristus, kas no visiem grēkiem mūs izglābj un atpestī, lai bauslības vārdi mums radītu prieku, atkal no jauna
par sevi saprast, par sevi uzzināt to, ko Dievs redz un zina, lai tad visu to, kas tur ir ļauns, visu to, kas tur ir bezdēvīgs un iznīcinošs, lai tad to ar Dieva palīgu ne tikai atzīstam, bet Dieva spēkā arī uzvaram, viņa vadīti, viņa garā, un dzīvojam šeit ticībā viņam un iemantojam mūžīgo dzīvību caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Jā, vārdu sakot, tad pat cik mēs pagājušā reizē runājām par pirmo baušļu plāksni no 1. līdz 3. bauslim, tad mazliet atkārtosim, atgādināšu, par ko ir baušļi, jā, un kāpēc mums tie ir vajadzīgi. Vismaz pats galvenais, lai paliek prātā un atmiņā. Tātad baušļi ir par attiecībām, kuras Dievs ir tātad iedibinājis pasaulē, un tās attiecības ir tātad starp cilvēkiem un Dievu, vertikālās, vai ne, un horizontālās, tātad, kā jūs saprotiet, starp mums, savā starpā, starp cilvēkiem. Tad tā skaisti simboliski veidojas krusts, kas ir kristiešu vispazīstamākais simbols, un cita starpā tas arī skaisti tā simbolizē debesu un zemes vienību Jēzu Kristu. Un tātad, ja attiecības ar Dievu mums izsaka pirmie 3 baušļi, to mēs varētu redzēt kā šo vertikāli, vai ne? Un tad pārējie baušļi ir horizontāli, kuri mums parāda Dieva nodomu un iedibināto to paredzētās attiecības starp cilvēkiem, kā viņš ir to domājis un kā viņš to ir iekārtojis, lai mēs būtu par svētību cits citam un tātad par godu Dievam mīlestībā uz viņu un savu tuvāko, savu līdzcilvēku. Tātad otrā plāksne, kas ietver cilvēku savstarpēju attiecību baušļus, viņa sākās ar 4. bausli, tātad, jā, un tas ir, jāsaka, tas galvenais. Tāpat kā, ja mēs runājām pie pirmās plāksnes, kad pirmais bauslis bija, jā, es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, kas ir galvenais bauslis pār visiem. Un katrs paskaidrojums mazajā katehismā mēs redzam sākās ar šo frāzi, ka mums būs Dievu bīties un mīlēt, kas ir atsauce uz pirmo bausli, ja? Un tad pie katra baušļa attiecīgi, vai attiecībās ar Dievu vai ar cilvēkiem, seko tad attiecīgi kāda attiecību sfēra, par ko tas bauslis konkrētais runā. 2., 3. un tā līdz 10. Un 4. bauslis varētu sacīt tā, ka, ja mēs to krusta simbolu atceramies un iedomājamies tā, ka, teiksim, attiecības ar Dievu krustojās ar cilvēku attiecībām, tad 4. bauslis būtu tas vistuvāk, jeb pašā krustpunktā pat varētu teikt savā ziņā, jo 4. bauslī ir runa par īpašiem cilvēkiem mūsu dzīvē, kas nav visi cilvēki, tie ir konkrēti cilvēki, Dieva doti, Dieva svētīti, par kuriem mēs runājam, un tad nākamie baušļi, ja, tad tie ir par visiem pārējiem, kā tātad cilvēki ir ap mums, vai ne, par jebkuru cilvēku domājot.
Bet 4. baušļa cilvēki nav pilnīgi visi. Tie ir faktiski daži cilvēki, tādi, kas ir tātad varbūt savā ziņā tuvāki, un kurus tātad Dievs ir devis ar īpašu uzdevumu mūsu dzīvē. Varbūt pa priekšu pateiksim, kas tad ir tas mūsu tuvākais, ja? Jo tas baušļu kopsavilkums saka, mīli Dievu pār visām lietām un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ne? Tātad par Dievu mēs runājām, par attiecībām ar Dievu. Tagad sākot runāt par savstarpējām mūsu attiecībām, tad varbūt tas jautājums vienmēr paceļās, kas tad ir mans tuvākais. Arī evaņģēlijā, starp citu, šis jautājums ir pacelts, kāds to Jēzum ir jautājis, un Jēzus arī ir atbildējis, kas tad ir mūsu tuvākais. Ja mēs tā definīcijas veidā pateiktu, tad mūsu tuvākais ir jebkurš cilvēks. Tas var būt draugs, tas var būt arī ienaidnieks. Katrs, kam ir vajadzīga mūsu mīlestība, mūsu palīdzība, un ja nekā definīciju mēs to varbūt gribam ieraudzīt, tad mēs varam izlasīt Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā mūsu pestītā Jēzus Kristus līdzību par tā saucamo žēlsirdīgo samārieti. Īsumā tātad kāds cilvēks, samārietis, jeb tāds, kurš varbūt nav savējais pat, ja? Tātad gāja pa kādu bīstamu ceļu, viņam uzbruka laupītāji, viņu piekāva pusmirušu guļam, atstāja, un tad pa to ceļu tur gāja vairāki cilvēki, ja? Gāja tātad priesteri, gāja levīti, var sakot, dievnama kalpotāji, paskatījās, ka viņš tur guļ, bet aizgāja garām, aizsteidzās, un tad nāk viens samarietis. Ja? Tas samarietis, kā jau dzirdējāt, ja, ir ne tāds kā vajadzētu, ja? ne īsti savējais, un pamatoti ne savējais, kā saka, jūdi ar samariešiem nesagājās, ja, evaņģēlijā ir teikts. Un tagad šis samarietis iet to pašu ceļu un ierauga to sasisto cilvēku guļam ceļa malā, un viņa sirds iežēlojās par viņu. Viņš viņu tur apkopja, vai ne, tur visas brūces un ko, savu ēzelīti uzceļ un aizved līdz tuvākai vietai, kur var tātad tuvākai pajumtei, tā kā viesnīciņai varbūt vai kā, un viņam jābrauc tālāk, viņš tur atstāja to cilvēku un saimniekam saka, parūpējies par viņu, es nākšu atpakaļ, tad, ja ko vajadzēs, es vēl samaksāšu. Un tad Jēzus šo te līdzību, šo te stāstu stāstīdams, arī tad jautā, kurš ir bijis tas tuvākais, ja, tam cilvēkam. Loģiski, ka tas, kurš parādīja žēlsirdību. Un Kristus vārdi ļoti vienkārši. Viņš saka, tad ej un dari tu tāpat. Ja? Un vārds sakot, tajā tad ir ietverts šādā skaistā stāstā, veselā gleznā faktiski, ja, pestītājs mums atklāja, kas ir mūsu tuvākais. Tātad, jebkurš cilvēks, ja, tas var būt draugs vai ienaidnieks, pilnīgi vienalga, bet tātad viņam vajadzīga mūsu mīlestība, mūsu palīdzība, un tad arī par visiem cilvēkiem mums ir jādomā, izejot no šiem turpmākajiem baušļiem, par kuriem mēs runāsim. Un mēs tātad sāksim ar 4. bausli, kurš tātad skan, jums ir priekšā, lasiet līdzi, lai arī jūsu mutē un, kā
kā saka, prātā tas skan. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājās, un tu ilgi dzīvo savā zemē. Es vecāka tulkojumu nolasīju dziesmu grāmatā, jums mazliet atšķirās. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tā ir jaunākais tulkojums. Un tas nozīmē to tad vispirms Dievu bīties un mīlēt, kā jau ne pirmo reizi runājām, jā. Un 4. baušļa konteksts ir savus vecākus un kungus, lai mēs nenicinām, neaizskaitinām, bet lai tos turam godā, lai tiem kalpojam, lai tiem paklausām, lai tos mīlām un cienām. Iesākumā es teicu, ka arī mums ir svarīgi vismaz to būtiskāko saprast, kāpēc baušļi mums ir vajadzīgi. Mēs jau to iesākumā teicām, bet atkārtošanas dēļ, tātad iespējams, ka jūs jau atbildi varat pateikt, un tā atbilde būtu, ka baušļi ir tie, kuri mums dod grēka atzīmi, jeb parāda, atklāja un arī dod saprast, ka mēs esam grēcīgi cilvēki. Vai ne? Un citiem vārdiem, kā apostolis Pāvils saka, tad bauslība dod grēka atziņu. Grēka atziņu. Atzīt to, ka tu esi grēcinīgs. Tāds ir labums no baušļiem. Bez baušļiem mēs nezinātu, ka mēs esam grēcīgi cilvēki. Mēs nezinātu arī, kas ir grēks. Ja? Atcerēsimies vārda grēks nozīmi, ja? To latviešu skaisto teicienu, galīgi garām, vai ne? Tas būtu tas, varbūt tāds sadzīviskais tulkojums, kas varbūt labāk iespiežās atmiņā. Bet, atceraties, runājam, grēks nozīmē netrāpīt mērķī, garām aizšaut tātad, ja, apmaldīties, kļūdīties, izkrist, vai kaut kā tam līdzīgi. Šīs te visas nozīmes mēs visas kā sinonīmus varam lietot vārdam hamartija, ja, grieķiski un latviski to sauc par grēku. Nu un pie 4. baušļa tātad atgriežoties un turpinot, 4. baušļis ir, kā jau teicu, tiek attiecināts uz īpašiem cilvēkiem mūsu dzīvē, un pašā baušļa tekstā šie cilvēki ir nosaukti tēvs un māte. Ja? Tev būs savu tēvu un māti godāt. Turklāt apsolījums pievienots, lai tev labi klātos, un lai tu ilgi dzīvotu virs zemes. Tātad, kurš grib, lai viņam labi klājās, kurš grib labu un svētīgu un arī garu mūžu nodzīvot šajā pasaulē, tad lūk, pirmais un galvenais noteikums. Tev būs savu tēvu un māti godāt. Un tas ir pirmais bauslis cilvēku attiecību tātad sfērā, un paskaidrojumā mēs redzam, ka vārds tēvs un māte, viņi tiek paturēti gan burtiskajā nozīmē, ja, tātad mūsu vecāki, gan arī viņiem ir dota tāda paplašināta nozīme baušļa tā īsuma dēļ, lai bauslis būtu īsāks, ja, un vairāk vieglāk būtu atcerēties. Tēvs un māte, vai ne, viņi tiek vieni paši šajā bauslī atstāti, bet šie vārdi tēvs un māte ietver sevī arī tos, ko Luters paskaidrojumā šim bauslim nosauc par kungiem. Tātad savus vecākus un kungus, lai mēs nenicenām, nekaitinām, bet turam tos godā. Tiem kalpojam un paklausām, mīlām un cienām. Tādā veidā. Un tātad
tēvs un māte būtu skaidrs, mūsu miesīgie vai vecāku aizstājēji, piemēram. Ja ne visiem nedod Dievs, tātad ir miesīgs tēvs un miesīga māmiņa. Slava Dievam, ja par visiem, kam ir bijusi laimīga bērnība, un tā visa šī ģimenes jaukā pieredze un mīlestības pilnā un ģimeniskā, diemžēl par visiem cilvēkiem to nevar teikt, bet bauslis, ja mēs runājam, kā tad, kaut jautājums var pacelties, no kā tad, ja man nav vecāku, piemēram, vai viena no vecākiem, no kā tad uz mani tas bauslis attiecās, vai ne? Protams, ka attiecās, jā. Vecāku vietā var būt, un paldies Dievam arī par to, ja ir kas uzņemās šos vecāku pienākumus, jā. Tie var būt, piemēram, krustvecāki. Piemēram, tad, kad mazs bērniņš tiek kristīts, jā, tad tiek, protams, dots uzdevums vecākiem un krustvecākiem būt par ticības piemēru, lai bērniņš var izaugt ticīgs un arī, kā saka, ne tikai būt tad savu vecāku, pēc savu vecākumu lūguma un ticības kristīts, bet lai arī viņš pats sevī šo ticību iegūst, jā, no Dieva, tā ir Dieva dāvana ticība, un lai viņš savā laikā jau arī tad pats altāra priekšā var stāvēt, kā reiz kristībās viņa vecāki stāvēja, vai ne, un liecināja šo kristīgo ticību, lūgdami bērniņu kristīt, tā lai šis bērniņš tātad izaudzis jau pastāvīgs būdams, lai viņš var stāvēt altāra priekšā pats un teikt, es ticu, jā, uz Dievu Tēvu, es ticu uz Jēzu Kristu, es ticu uz Svēto Garu. Tātad ticību apliecināt un dzīvot pēc šīs ticības, uz to parasti arī tad svinīgā tādā veidā katrs kristītais bērnībā tiek iesvētīts agrāk vai vēlāk, un tos, jūs ziniet, sauc par iesvēti vai ne, vai iesvētībām luteriskajā baznīcā. Un krustvecāki tātad ir vieni no vecāku palīgiem, ja, kas bērniņam kristītam palīdz kļūt par ticīgu cilvēku. Tas ir viņu uzdevums, ja, palīdzēt. Un cita starpā, ja, viņi dod šo solījumu, ka viņi uzņemās šo svēto uzdevumu būt par paraugu ticībā, bet krustvecākiem vēl tiek tāds jautājums uzdots, vai viņi uzņemtos arī aizbildniecību, ja gadījumā vecāki par bērniņu savu nevar parūpēties. Ja, viss, kas var gadīties, teiksim, vecāki bojā aiziet, vai viens vai abi, piemēram, ja. Parasti tad krustvecāki ir pirmie, kas kristītam bērniņam sniedz roku, sniedz palīdzīgu roku, ja, un tā vai citādi palīdz viņam un kļūst par, faktiski ir vecāku aizstājējiem. Tātad tev būs savu tēvu un māti godāt, vai arī tos, kas aizstāja tēvu un māti tev tavā dzīvē. Dievs tev tos ir devis, ja? Tāpat kā tie ir vai būtu tavi vecāki. Vai ne? Tas ir tas burtiskais. Tātad baušļa frāze, tev būs savu tēvu un māti godāt. Un tad tev labi klāsies un tu arī dzīvosi ilgi savā zemē. Tad, kā jau sacīja, Luters pie vecākiem pievieno arī kungus. Tātad viņš saka, lai nenicam vecākus un kungus, nekaitinam vecākus un kungus, bet turam tos godā, kalpojam, tiem paklausam, mīlam un cienām viņus. Ar vārdu kungi šeit ir domāti visi, kuri savā veidā ir kā tādi tēvi vai mātes mums. Baznīcā, piemēram, tas ir diezgan parasta lieta, ja, kad mēs runājam par garīgiem mūsu tēviem vai mātēm, ja, ticības tēviem vai mātēm, piemēram,
katram dzīvē ir kāds cilvēks, ja, kuram pateicoties mēs esam ticīgi. Ļoti bieži tie ir mūsu vecāki paši, ja, miesīgie vecāki. Bieži vien tās ir vecmāmiņas, ja, vecvecāki tie varētu būt. Tie var būt arī pavisam ar ģimeni nesaistīti cilvēki. Ja. Bet garā faktiski viņi ir mūsu tēvi vai mātes, garīgie, ticības. Ja. Tādi, negluži varbūt devēji, Dievs ir ticības devējs, bet caur viņiem mēs pie šīs dāvanas esam nonākuši un to saņēmuši. Pateicoties viņiem bieži vien, jā, tas tā varētu būt. Ja viņi ir Dievu lūguši par mums vai kādā dzīves notikumā vai dzīves posmā ir bijuši tuvu klāt, un tad arī kļuvuši par mūsu tādiem garīgiem tēviem un mātēm. Tātad baznīcā bieži vien, varbūt luteriskajā tradīcijā tas mazāk ir sastopams tajās senākajās pirmsreformācijas tradīcijās līdz šai dienai mēs dzirdam šo vārdu tēvs attiecībā uz garīdzniekiem, ja? Mēs teiktu uz mācītājiem. Ja? Un ir burtiski, jā, tiešām garīgais tēvs kādam cilvēkam, bieži vien mācītājs ir tas, kura dēļ kāds cilvēks nāk pie ticības. Ja, teiksim, mācītājs viņu ir kristījis, bieži vien pat ne bērnībā, varbūt jau pieauguši, ja, un tad ir strādājis ar to cilvēku, kaut kādā līdzgaitniecībā ir bijis, vai ne, un tādā veidā tas cilvēks faktiski pie tās ticības ir gan nācis, gan tajā ticības ceļā ir nostiprināts un arvien pastāvīgs kļuvis, un vienmēr ir tātad kā paraugu, kā palīgu, kā paraugs, kā palīgs viņam ir bijis, piemēram, kāds mācītājs, ja, kuru viņš varbūt ne tikai klausās, bet arī kādā ikdienā, kādā ciešākā saiknē, kontaktā ir bijis. Tātad konkrēti cilvēki, kas varbūt nav mūsu tēvi un mātes parastajā nozīmē. Ja? Pirmkārt, tad tie būtu varbūt garīgie mūsu tēvi, ja tie varētu būt arī skolotāji, piemēram, svētdienas skolā bērniem, ja? Ja, tie ir mūsu tādi garīgie tēvi vai mātes, vai ne? Un tādā baznīcas kontekstā. Jo cilvēks faktiski, viņš ir tātad garīga būtne, ja? Un viņš arī, kā saka, dzīvo šajā visā laicīgajā kontekstā. Un tāpēc mēs redzēsim to, ka baznīca tātad atbildi un viņas uzdevums ir kopt šo garīgo kontekstu, ja tā varētu teikt vispārināti, ja? Ar Dievu vārdu un sakramenta līdzekļiem, un to laicīgo, to pasaules, to kontekstu pārējo, kas ir, tur tad arī tur ir mums savi skolotāji, ja, piemēram, skolā, kas mums māca dažādas zinības, valodas un eksaktos priekšmetus un dažādas citas lietas un prasmes, ja. Savā ziņā tie visi ir mūsu tēvi vai mātes, ja. Tāpat mūsu, teiksim, augstskolu pasniedzēji un tam līdzīgi. Tātad tie visi ir domāti zem vārda kungi Lutera paskaidrojumā, tātad, lai vecākus un kungus nenicinām, nekaitinām, bet tātad viņiem paklausām, mīlam, cienām un tā tālāk, kā tur ir teikts. Vārds sakot, tad vēl ar kungiem, izplatītākais tas priekšstats, kas tad ir mūsu kungi, tie ir valdība, vai ne? Un arī valdība šeit ir domāta, ja, zem šiem kungiem. Un šeit, protams, kungu vārds ir dabūjis diezgan trūkties, ja, un diezgan negatīvu pieskaņu.
Bet arī vecāku gadījumā īstenībā nevienmēr visiem tie vecāki ir ideāli un ne tuvu nav ideāli, jā, lai kādreiz neatcerētos arī tādus vecākus, kas, varbūt pat sava vārda cienīgi nav, jā, savas rīcības, savu dzīvesveida dēļ un tam līdzīgi. Bet atcerēsimies to, ka šis uzdevums, šis aicinājums būt par tēvu vai māti, jā, miesīgu vai garīgu, tātad tiešā vai netiešā veidā, tas ir Dieva aicinājums. Jā. Un līdz ar to, kā tāds viņš mums ir jāgodā. Un ja cilvēks neatbilst šim savam aicinājumam, tā, protams, ir viņa nelaime vispirms jau, jā. Tā, protams, arī ir viņa, tāds trūkums, ja, un par ko varētu pārmetumus pamatot izteikt. Un varbūt arī vajag savā reizē to izteikt. Ja. Bet, kā tur runājām, ja, tajā paskaidrojumā bija par mīlestību, par cieņu runāts, ja, un tādā veidā. Un nevis kaitinot, nevis kaut kādā veidā nicinot, un tam līdzīgi necienīgi, tā sakot, izturoties pret viņiem, kas varbūt to paši būtu pelnījuši kā cilvēki, ja, bet kā Dieva uzdevumā aicinātie un savā ziņā arī, kas ir pildījuši vairāk vai mazāk, labāk vai sliktāk to lietu, tomēr šī aicinājuma dēļ, jo šī cieņa ir jāsaglabā. Citādi, ja mēs nicināsim to cilvēku, mēs nicināsim arī viņa aicinājumu. Ja? Tātad mūsu vecāki, miesīgie vecāki, un tāpat arī skolotāji, tāpat arī laicīgā vara ar visiem tās ierēģiem, ja? Ar visām tās iestādēm, valsts vara, kas ir un protams, valdība kā tāda, kāda viņa mūsdienās, tātad mūsu kontekstā tā ir savā idejā demokrātiska valdība, jā, tur par to var daudz un dikti strīdēties un vajag to darīt, kas tur un kā ir vai nav, jā, par to šobrīd mēs nerunāsim un nediskutēsim, bet fakts ir tāds, ka valdīšana kā tāda ir no Dieva. Ja? Dievs ir visu valdītājs, mēs ticības apliecībā sakam. Ja? Un vienu valdīšanas daļu, lielu daļu, Dievs ir uzticējis ar cilvēkiem. Un ar cilvēkiem no iesākuma, atceraties, mēs runājam, ir notikusi liela nelaime. Viņi ir atkrituši no Dieva, un līdz ar to vairs nevar būt ne tuvu ideāli pasaules pārvaldnieki. Pat Dieva iecelti, viņi ir Dieva iecelti, bet viņi no Dieva atkrituši. Un viņi ir pakļaujušies un pakļauti Dieva naidīgiem spēkiem pret Dievu, ja, kas ir naidā ar Dievu, tādiem spēkiem cilvēki ir pakļauti. Garīgiem spēkiem, tātad kritušajiem eņģeļiem, dēmoniem, velniem, sātaniem, sauciet kā gribiet. Ja? Šie visi vārdi tiek izmantoti, lai apzīmētu šo ļauno, ja? Kā reālu, kā saka, varu, kā reālu tādu būtņu baru, teiksim tā, cienīgāk viņi nav pelnījuši, par viņiem izsakās, jā, bet viņi ir reāla vara, reāls, kā saka, spēks, eņģeļi, jā, krituši veseli pulki, jā, kuri tad gādā par to, lai mūs no Dieva atlaustu, atrautu un tā kā sakot, pazudinātu. Ja? Tātad, Dievs valdīšanu ir devis cilvēkam, bet cilvēks, kļūstot grēcinieks, viņš ļoti daudz ko no tā, ko viņš kādreiz varēja,
Ēdenes dārzā, paradīzē, kopdams to, ja, un šo te nesabojāto pasauli pārvaldīdams, ja, to viņš tagad vairs nevar. Paša vainas dēļ, pievilšanas dēļ, un tāpēc arī ir tā realitāte, ja, ka mēs piedzīvojam ļoti, ļoti daudz ne tikai netaisnības, bet vienkārši cilvēcisku trūkumu, vājuma, nevarēšanas un negribēšanas un tam līdzīgi. Ja. Tātad šīs visas lietas ir, kā saka, grēciniekiem piemītošas. Protams, tas neattaisno, ja mēs, kā saka, nepretojamies viņām, šīm grēcīgajām lietām, jo vairāk, ja mums ir doti baušļi, ja, atzīt, mūsu uzdevums ir atzīt, ja, to, kas ar mums ir noticis un kas ir mūsu netaisnība, kas ir mūsu tātad šie visi grēki un novēršanās no Dieva un nomaldīšanās, ja, tas ir mūsu uzdevums ir atzīt, tāpēc jau Dievs mums tos baušļus ir devis. Dieva uzdevums ir mūs atpestīt no tā visa. Dievs dod mums savu garu, ja, Dievs dod mums savu arī garīgo varu un spēku ar savu vārda un sakramentu dāvanām, proti viņš mums gan māca pašiem, kā dzīvot, rīkoties un ar savu uzmanību, ar savām Dieva dotajām un svētītajām spējām un spēkiem censties uz to labāko, ja? Gan arī viņš to dod pārdabiskā veidā, ja? Caur sakramentiem viņš mums dod tādus spēkus, par kuriem mēs, kā saka, paši nevaldām faktiski, ja? Un kurus mēs nevaram, kā saka, tā kā kādas lietas šī pasaulē ne pasūtīt, ne, teiksim, nopirkt vai uzpirkt, vai kā gribiet, ja? Bet tā ir pilnīgākajā Dieva kompetencē šie noslēpumainie spēki ir, ko Dievs piešķir cilvēkiem, kā redzēdams pēc vajadzības, ja? Bet mums tie ir vienmēr jāsaņem. Un tāpēc arī dievkalpojumā, ja, kad mēs dzirdam un mācamies par attiecībām ar Dievu un cilvēkiem Dieva vārdos, ja, kā mums dzīvot, vai ne, arī būdamiem grēciniekiem un atkritušiem no Dieva, bet viņš arī dievkalpojumā mums sniedz svētā altāra sakramentu. Tās ir divas dievkalpojuma būtiskākās un daļas, kas sastāda dievkalpojumu faktiski, ja, Dieva vārdi un svētie sakramenti. Altāra sakraments principā iksvētdienas dievkalpojumā, jeb šajā kalpojumā, ko mēs parasti svētdien pieredzam, ja, kurā Dievs nāk pie cilvēkiem un kā es tagad teicu pagājušā reizē, ja, kā vārds dievkalpojums tā skaisti latviešu valodā izskan. Ja, 3 vārdu salikums ir vārdā dievkalpojums. Dievs kalpo jums. Ja. Ar saviem vārdiem, sakramentiem, ja, mēs attiecīgi atsaucamies Dievam ar lūgšanām, ja, pamatojoties un balstoties Dieva vārdos un sakramentos. Bet, atgriežoties tad pie 4. baušļa, ja, lai arī vārds kungs ir ieguvis pietiekami negatīvu pieskaņu, atcerēsimies, ka tas ir noticis pašu cilvēku ļaunuma un atkrišanas un trūkumu dēļ. Un tāpēc, ja mēs kādu gribam nosodīt, tad neaizmirsīsim, ka mēs paši uz tā paša tiesas sola sēžam, uz kā sēž arī viņš Dieva priekšā. Kur mēs nosodam, vai ne? Un tāpēc, ja mēs kādam kaut ko sakam, svētie raksti, apustuļi, baznīcas tēvi un visi vienā balsī un vienā garā saka, pamāciet citu mīlestībā. Ja? Nevis, kā saka,
lai iznīcinātu viņu, lai viņam parādītu, kur viņa vieta un izgāstu dusmas, ja? Ko nereti mēs esam ļoti kārdināti darīt, pamāciet mīlestībā. Ja? Un ja jūs to nevarat, tad vienkārši paklusējiet labāk. Un tā. Nu, protams, ja cilvēks reāli noziegumu dara, ja, tad attiecīgi arī ir reāli tā pašā valsts pārvaldē ir arī tātad tiesības sargājušas iestādes, ja? Un katrs pārkāpums, katrs noziegums tad arī faktiski tiek ierobežots. Ja? Vismaz tie rupjākie katrā ziņā tiek ierobežoti, par kuriem mēs te arī tālāk runāsim. Nevienmēr katra likumdošana ir atbilstoša baušļiem, un parasti laicīgās valsts likumdošana nav 100% atbilstoša baušļiem. Kaut vai, ja mēs paskatāmies, ja, kas šobrīd notiek ar laulību, ja, arī cilvēka dzīvību īstenībā arī ir daudz dažādu, kā saka, lietu, kurās cilvēki, kā saka, savus baušļus izgudro un grib likuma spēku piešķirt, lai visi tos ievērotu. Tāpat arī par atbilstošu, kā saka, izturēšanos vārdos pret savu līdzcilvēku. Ja? Nu, tur mēs zinām, tur ir arī savi likumi, ja, ka mēs līdz zināmai robežai varam runāt par otru cilvēku kaut kādas sliktas lietas. Ja? Un ir arī šajā ziņā likumdošana, kas to ierobežo. Nu, laikam visbiežāk jau tas, ko mēs parasti redzam, ko likumdošana ierobežo un sargā, nu, tā ir cilvēka dzīvība, jau pieminēju, ja? Lai gan arī tur ir jautājumi, protams, bet par mantu, ja mēs runājam, ja? Tad likumdošana arī sargā laicīgo mantu, protams. Nu, tas tur laikam visvairāk saskan ar Dieva baušļiem, ja tev nebūs zakt 7. baušlis, piemēram. Ja? Un tā, bet, piemēram, iekārot, ja, nekāda, kā saka, valsts likumdošana nevar aizliegt, jo viņai nav, kā saka, aiz kā pieķerties. Nu, cilvēks iekāroja, padomāja, ja, nu, ko likums var izdarīt, laicīgais likums, ko policija var izdarīt, ja cilvēks padomāja ļaunu par otru, varbūt savā prātā, ja, varbūt pat iztēlojās, kā otram dzīvību atņem. Ja. Nu, ko policija var padarīt? Neko. Tikai tur, kur, kā saka, rīcība notiek, ja, un labākajā gadījumā tur, kur ir briesmīga vai noziedzīga valoda, vai ne, tur kaut kādi ierobežojumi sāk strādāt. Un tāpēc bauslības, jā, viens no uzdevumiem, tas galvenais bija dot grēkatziņu cilvēkiem. Jā. Bauslības viens no uzdevumiem arī ir pasargāt cilvēkus no lieliem rupjiem, teiksim, tādiem grēkiem. Jā. Visbiežāk jau rīcības grēkiem, mazāk varbūt valodas grēkiem tur iznāk. Bet tātad no rupjiem grēkiem bauslība tā kā sargā. Nevelti viņa arī valstu likumdošanās vismaz daļēji tātad parādās. Ja? Civil likumā, krimināla likumā un tā tālāk. Un vārdu sakot, tad arī valsts vara un valsts iestādes, ja, kas ar kungiem tiek apzīmētas Lutera paskaidrojumā par 4. baušļa tēvu un māti, ja, tad šie kungi tad arī ir jāklausa, jāgodā, turklāt tur ir apsolījums, tad tev labi klāsies un tu ilgi dzīvosi savā zemē. Ja. Tā kā tam ir ļoti būtiska nozīme, ja, ka mēs
tos, kuriem Dievs ir uzticējis valdīt, ja, un mūsu gadījumā, kuriem arī mēs esam savu to mandātu devuši, ja, likumdošanas un visu pārējo, tomēr ir zināma, teiksim, attieksme prasīta 4. bauslī pret viņiem. Jā, demokrātijā viņus var arī nomainīt, ja viņi savus pienākumus nepilda, un tas nebūs nekāds pārkāpums pret 4. bausli, bet katrā ziņā vienmēr ir jāatcerās par cieņpilnu rīcību, jā, par tādu, to, ka tas ir jebkurā gadījumā tavs tuvākais, arī tavs ienaidnieks pat, ja, ir tavs tuvākais. Un tu nevari ar viņu rīkoties, kā tev ienāk prātā, ja, piemēram, tas trakākais, kas var ienākt prātā, ir atriepties. Un vecajā derībā, tas tātad pirms vēl Kristus, ja, laikmets, ilgs laikmets, tur bija pazīstama tāda lieta, vēl pirms vecās derības faktiski, bija pazīstama tāda lieta kā atriebība, ja, kur, vārdu sakot, ja kāds man dara pāri, tad es viņam atmaksāju un drusku vēl pielieku klāt, lai zina, lai nelien tur, kur viņam nevajag. Vai ne? Tas, kuram es, teiksim, atriebjos, viņš jau to ļoti labi saprot, ka es viņam izdaru pāri vairāk nekā vajadzētu. Viņš nav muļķis. Ja? Viens no baušļiem ir, tev nebūs savu tuvāko par muļķi turēt. Tas tā pus pa jokam, bet es saprotu, ka jūs varētu saprast, ka tam ir arī kaut kāds racionāls grauds apakšā. Ja? Un vārdu sakot, tas otrs jau saprot, ka viņš ir labi pelnījis kaut ko, ja? bet ne jau pa daudz. Un ko viņš dara? Ja viņš ir tādā pašā ieskatā par atriebību, viņš jums atriebjās. Ja? Un vēl drusku vairāk jums atmaksā. Rezultātā atkal jūs saprotat, ka ir pa daudz. Ja? Un tas pingpongs var turpināties mūžīgi. Paudžu paudzēs, ja, kur ir tās angļu dinastijas, ja, kur savā starpā nīstās, turpat literatūrā tas ir un romānos aprakstīts, ja, un filmās safilmēts. Tā ir tā senās pasaules tā nepārtrauktais kara stāvoklis faktiski, ja, kas ir grēcīgs stāvoklis, jau tur tālāk laikam grūti kaut ko iedomāties briesmīgāk. Un tad vecā derība nāk ar šo uzstādījumu caur Mūzu, ja, Dievs dod Izraēla tautai, savai izredzētajai tautai, to nosacījumu aci pret aci, zobu pret zobu, dzīvību pret dzīvību. Ja, un ne vairāk, ne kripatiņas vairāk, bet dots pret dotu. Ja. Un attiecīgi tad, tas jau drusku ir labāk, par pakāpienu augstāk, ja, tā, nekā atriebība tā būtu. Un turklāt vēl cilvēkiem, kuri tur ir netīšām kaut ko noziegušies vai ko, viņiem parasti arī bija paredzētas tādas glābšanās vietas, pilsētas, kurās viņi varēja dzīvot un kurās viņiem nedrīkstēja pāri darīt pat tie, kuriem viņi ir pāri nodarījuši. Vārdu sakot, vecajā derībā nevarēja kā ienākt prātā tātad iet pretī pat savam ļaundarim, kas te ir pāri darījis. Un tad nāk jaunā derība, un jaunā derība atklāja paša Dieva raksturu, paša Dieva šo te garu. Jūs ziniet, ja, ka apustulis Jānis, varbūt to neziniet, ka apustulis Jānis, bet ziniet, ka svētajos rakstos ir teikts, ka Dievs ir mīlestība. Ja? Svētais apustulis Jānis to ir rakstījis savās vēstulēs. Jaunajā derībā Dievs ir mīlestība, ja? Kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un tam līdzīgas lietas.
Viņš tur raksta savā pirmajā vēstulē, un tātad, ko tad Dievs dara? Dievs neatmaksā, neatriebjās, ne arī atmaksā ļaunu ar ļaunu. Dievs vienmēr ir mīlestība un Dievs vienmēr ir labs. Un tāds viņš paliek mūžīgi, jo viņš ir nemainīgs Dievs. Ja? Viņš nemainās kā cilvēka, viņam garastāvoklis nemainās, ja? Viņam nemainās apstākļi nekādi, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Ja? Un vienkāršs un absolūts. Labs, mīlestība, tādā veidā. Ja? Un līdz ar to, tad, protams, visi šie, visas tās frāzes, Dieva bardzība, Dieva dusmas un atriepšana un tam līdzīgi, ja? Tie visi ir salīdzinājumi, kas faktiski nav Dievu raksturojoši, ja? Ka Dievs atrieb, ja? Ka Dievs nepamet nesodītu, ja? Kā šeit otrajā bauslī bija, ja? Kur mēs lasījām. Tev nebūs kunga sava Dieva vārdu tukši un necienīgi lietot, jo tas kungs to nepametīs nesodītu, kas viņu vārdu tukši un necienīgi lieto. Ja? Tātad Dievs tā kā būtu bargs un nikns un tā tālāk un meklētu atmaksu tādā, mūsu izpratnē, kā ir atdarīt, ja, atmaksāt, jo, lūk, es esmu aizvainots, ja, Dievu. Faktiski tu cilvēks ar saviem grēkiem nevari izmainīt. Ja? Mēs runājam par to, ka Dievu var apbēdināt, var aizvainot vai ko, bet savādāk mēs par Dievu vienkārši nevaram nekādā veidā neko daudz pateikt. Ja? Un tas, ka Dievs ir dusmīgs vai ka Dievs atmaksā vai ko, ar to tiek pateikts tikai tas, ka tu cilvēki, ja tu darīsi ļaunu, var sakot, ko sēsi, to pļausi, tas princips. Ja? Tu nevari iesēt, kā saka, nezāles un novākt labību. Nevar, kā Kristus teica, lasīt vīģis no dažiem. Ja? Nevar. Ja? Var sakot, ko tu sēji, tu arī pļausi. Un ne jau Dievs to, kā saka, pie tā ir, kā saka, saucams pie atbildības vai vainojums vai ko, ja? Viņš tevi brīdina. Savos vārdos būdams mīlestība, būdams vislabais, vissvētais, viņš tev atklāja lietas. Viņš tās nepatura pie sevis, ja? Nenoslēp no tevis, lai tu to neuzzinātu nekādā gadījumā, jo tad, ko tad, kas tad notiktu, jā, tad cilvēks par daudz sāktu kaut ko darboties. Nē. Cilvēks jau tā ir, kā saka, apdalīts ar to, ka ļaunais viņu ir paverdzinājis, izrāvis, kā saka, nolauzis no kopības ar Dievu, un ne jau Dieva dēļ tas notika. Dievs uz to savu piekrišanu nedeva un neļāva tam notikt, bet cilvēka brīvība, kas viņu dara līdzīgu Dievam, ja? Cilvēka brīvība no paša cilvēka tika izmantota neatbilstoši, ja? Un te ir rezultāts. Un tāpēc Dievs bieži vien tāds cilvēcisks tiek aprakstīts, bet tajos es ceru, varbūt sapratīsiet pēc manis teiktā tagad iepriekš, ja, ka nevajadzētu par Dievu domāt kā par cilvēku, bet vienīgi tik daudz, ka to, ko tu cilvēks dari, tam ir arī kaut kādas sekas. Ja, ja tu dari ļaunu, nebūs labi. Ja, un Dievu pēc tam par to vainot tu nevarēsi, pat ja viņš ir visvarens. Labi, viņš ir visvarens, bet
viņš tavu brīvību kā visvarenais neierobežos, jo viņš pats tev to ir uzdāvinājis. Viņš to brīvību, ko viņš tev ir devis, viņš neņems atpakaļ. Tā ir viņa tēvišķā un dievišķā dāvana tev, cilvēkam, kas tu esi viņa tēls un līdzība, ja? Viņa ikona, kā mēdz teikt. Nu, lūk, un tāpēc arī tā kungošana, ja tā varētu teikt, cilvēkam ir tik sarežģīta. Ja? Vecāki mēdz būt neideāli, ja? Jebkurš cits skolotāji tur vai citi, un protams, valdība, protams, vai ne, kā gan citādi. Un kā jau teicu, ja, tas neattaisno valdības, teiksim, nesējus, valdīšanas nesējus, bet tas arī nedod mums vaļu viņus nicināt, viņiem godu laupīt un tam līdzīgi. Saukt pie atbildības, jā, protams, jā, bet tātad atceroties, ka viņi ir cilvēki, jā, un cilvēks ir tātad cienījams tikai tāpēc vien, ka viņš ir Dieva attēls. Lai cik tas attēls būtu sabojāts vai salauzts vai samīdīts vai kā citādi. Vārds sakot, tātad kungi tur ir, un kungi ir arī laicīgā vara ar ierēdņiem, ar likumiem, visu tātad kārtību, pilsonisko, sabiedrisko valstī, ja, tātad. Un tad vēl pie tēviem un mātēm līdz ar mūsu tātad vecākiem un skolotājiem, garīgajiem, laicīgiem un laicīgo varu nāk klāt arī mūsu darba devēji, mūsu priekšnieki. Ja? Arī viņi savā veidā valda pār mums, un tas ir Dieva, šī valdīšana arī nāk no Dieva. Viņi mūs vada konkrētās lietās, konkrētā uzdevumā, darbībā, ar kuru, protams, arī mēs sev tātad savu iztikšanu iegūstam, nopelnam, ja, darbā, bet arī, kā saka, darba gaitās tur ir attiecīgi cilvēki, kuri tās vada. Lai darbs, sevišķi, ja viņš ir sarežģītāks darbs, ja, lai viņš varētu tikt pienācīgi izpildīts un lai no tā varētu būt labumu gan darbu vadītājs, gan arī darbu izpildītājs. Ja. Abi ir darbinieki, un tur var būt vēl tā hierarhija, vēl vairākos līmeņos, ja, atkarīgs no tā, kas tas ir par darbu, ja, kuru tu strādā vai kuru tev darba devējs dod, un kurš ir tavs priekšnieks, varbūt viņam arī vēl ir priekšnieks, un tam priekšniekam ir vēl priekšnieks, ja. Bet varbūt vienkārši, ja tev ir darba devējs, vienkārši kāds vai uzņēmējs vai ko, un jūs vienkāršā veidā sadarbojaties. Nu, droši vien viss izvērstākā tā hierarhija jau būs valsts pārvaldē, ja, kur ir iestāde pakļauta citai iestādē, ja, tur uzņēmumi un tam līdzīgi. Nu, jūs sapratāt, es domāju. Tātad ar tēvu un māti, ja, ir domāti arī darba devēji un priekšnieki, un pats pēdējais, ja, kas ar tēviem un mātēm ir domāts, ir vecie cilvēki. Jā, vecie cilvēki, tātad, kuri arī jau sava mūža dēļ, jā, jau var tikt saukti par tēviem vai mātēm, jaunākiem cilvēkiem. Un apostols Pāvils, viņš tā ļoti labi saka, viņš savam garīgajam dēlam Timotejam, ja,
viņš pamāca, Timotejs ir arī draudzes tātad kalpotājs, mēs teiktu mācītājs, vai ne šodien, un apustulis Pāvils viņam raksta vēstuli Timotejam 5. nodaļa, 1. vēstule, vecāku vīru viņš saka nerāju, bet pamāci laipni, kā tēvu, ja? Jaunākos atkal kā brāļus, vecākās sievas kā mātes, jaunākās kā māsas, un visā šķīstībā. Tātad, lai tas viss ir ar cieņu, kā saka, ar tīru sirdi un tīru prātu, lai šīs attiecības ir tīras, vai ne? Gan tādā morālā ziņā, attieksmes ziņā, gan arī visādā citādā ziņā, lai šie te sevišķi, kas ir vecāki ļaudis šajā gadījumā, par kuriem mēs runājam, kā par mūsu tēviem, mātēm, lai viņi netiek nicināti, ja, kā tur bija teikts paskaidrojumā pie Baušļa, lai viņus nekaitina, ja, pats pirmais nekaitina viņu, bet tu viņus turi godā, kalpo viņiem, paklausi viņiem, ja, mīli, cieni. Tā. Un tā ir mūsu attieksme pret mūsu tēviem un mātēm. Nu, un pret tiem, kas ar tiem ir domāti. Attiecīgi Dievs mums ir devis prātu saprašanu, lai mēs tad arī izsvērtu, kā šis bauslis tātad izpildāms arī attiecīgajā gadījumā pret, piemēram, mācītāju vai skolotāju, vai pret darba devēju, vai pret valsts tātad ierēdni, piemēram, vai valdības locekli, vai pašu prezidentu, ja, kurš nu tas būtu. Katrā ziņā tātad, lai viss notiek kārtīgi un cienīgi. Tas ir mūsu kā bērnu uzdevums, ja mēs skatāmies, Bauslis saka, tev būs savu tēvu un māti godāt, tad Bauslis mūs uzrunā kā bērnus. Ja? Tas būtu viens. Bet tajā pašā laikā Bauslis runā arī par tēvu un māti, par vecākiem, un arī kaut ko pasaka un nosaka pašiem viņiem. Jo vairāk, ja, ka bērni ar laiku paši kļūst par vecākiem, ja, ka, teiksim, skolnieki ar laiku paši kļūst par skolotājiem un meistariem un pasniedzējiem un tā tālāk, ja. Un tie, kurus pārvalda, mēdz arī būt ne visi, bet viena daļa paši pēc tam nāk un aizvieto tos, kuri savu laiku ir nostrādājuši, nokalpojuši un novaldījuši, kādiem jānāk viņu vietā. Un tie ir no tiem, par kuriem iepriekšēji ir valdījuši. Vai ne? Un tātad vecākiem, jā, Dievs arī savu uzdevumu ir licis, proti rūpēties par saviem bērniem. Un šajā gadījumā bērni varētu tikt attiecīgi paralēli, ja mēs izējam cauri, kas ir ar vecākiem domāts, ja, tad bērni būtu, piemēram, īsti bērni, ja, kas jau kā ir ģimenē vecākiem, ja, tad mēs ejam tālāk garīgo sfēru, ņemam, tie ir draudzes locekļi katram mācītājam, bīskapam, ja, teiksim, un tā tālāk. Tie ir skolēni pirm skolotājam, ja, vai studenti pasniedzējam. Tie ir, teiksim, tālāk pilsoņi valsts tātad pārstāvjiem, valdības pārstāvjiem, ja. Tie ir darbinieki priekšniekiem un uzņēmējiem, piemēram, ja. Un tie ir arī visi jaunākie cilvēki vecākajiem. Ja? Arī tādā veidā. Un uz otru pusi, ja mēs paskatāmies, un Dievs grib, lai tātad vecāki par bērniem rūpētos. Un rūpētos tēvišķi, mātišķi, ja? Tas, kas mums bieži vien pietrūkst. Ja? Šajā tēvišķā
un mātišķā mīlestībā, lai rūpētos. Un pavisam vienkāršās lietās, jā, dotu pārtiku, dotu, kā saka, jumtu virs galvas, jā, mācītu Dieva vārdu, tātad ticību un pamācītu, jā, lai katrs no bērniem arī tad patiesu dievbijību redz papriekš pašos vecākos, jā, tēvos un mātēs, un arī paši tātad tam sekotu. Un tātad dievbijīga dzīve visās labās lietās, ieradumos, vienmēr kāds ir bijis mūsu paraugs tam, ko mēs pēc tam darām vai nedaram. Ja? Un tātad vecāki, tas ir tāds universāls jēdziens gan burtiskajā nozīmē vecāki bērniem, gan arī tātad tajā plašākajā, ko izrunājām. Un tātad vecākiem ir uzdevums savus bērnus dievbijīgi un ar dievišķu, ar tādu mīlestību pāraudzīt, audzināt, vadīt, jā, lai viņi izaug par cienījamiem, godājamiem, tiešām labiem cilvēkiem, tā mēs vienkārši teiktu. Ja? Nobriedušiem, atbildīgiem, pastāvīgiem, tā ticīgiem, ja? Kas Dieva vārdu godā, tur ticībā, tāpat arī visu, kas ir taisnīgs, jā, likumus, kārtību un visādas labas, kas saka, paražas sabiedrībā vai ģimenē vai kā citādi. Un, jā, turklāt tā kārtība, jā, ir svarīgi varbūt pateikt to, ka kārtība nozīmē nevis vienkārši kaut kādu formālu vecāki tā grib, un mēs negribam, un tāpēc mēs pārkāpjam to kārtību, ko vecāki mums māca. Ja? Bet kārtības nozīme ir tā, ka vecāki iedod saviem bērniem, un bērni tad attiecīgi tālāk var nodot, ja, noteiktas un drošas robežas, ja, nosprauž, kurās ir droši dzīvot. Faktiski baušļi ir tādas robežas, ja mēs varētu iedomāties, ja, baušļi, kas ir baušļi arī savā ziņā, ja, tās ir robežas, iekš kurām ir droši dzīvot, ja, ārpus kurām ir bīstami. Ja varbūt esiet skatījušies, kādreiz tā bērniem tā skaistā filmiņa bija Karalis Lauva, ja, kur ir tā karaļa valstība, vai ne, kurā viņš valda, un tad tie lauvēni tur spēlējās, un viņi drošībā, un viņiem pieteikts, ja, ka līdz šejienei tā robeža, jūs varat spēlēties droši, un viss, bet tur aiz tās robežas tur neiet. Ja. Un viņi tur, protams, ja, lien, un viņiem interesē, un viss līdz kamēr viņi ielien tur tik tālu, ka tātad viņus pamana viņu, faktiski ienaidnieki, nelabvēļi, ja? Un nogriež viņiem ceļu atpakaļ. Un viņi paši ir iekrituši, var sakot, sava ziņkārības dēļ, ja? Viņi ir izgājuši no drošajām robežām, viņi ir pārkāpuši drošās robežas. Līdzīgi arī baukšļi, teiksim, mums ir tā kā, baukšļi mums iezīmē un parāda to robežu, iekš kuras ir droši dzīvot. Un ja tu kāpt pat tam pāri, ja, un ej pāri šai robežai, tas zini, ka tur ir bīstami, ja, un tur labāk neuzturēties, ja, un nelīst. Un īstenībā jau tā filma jau beidzās ar tādu ļoti, ļoti evaņģēlisku nobeigumu. Tie lauvēni, viņi tajā hiēnu teritorijā, vai ne, tur nokļūst, un viņus, var sakot, nelaiž atpakaļ pie tēva, ja? Un tad tas tēvs nāk viņus meklēt. Viņš iet šajā ienaidnieka teritorijā, un viņš viņus atrod, un viņš steidzās viņiem palīgā,
Bet tur ir situācija tāda, ka viņi ir pa matu no nāves tie lauvēni. Tur antilopju bars milzīgs, kā saka, rikšo virsū, tādā kā upes ielējā, viņiem nav kur likties. Ja? Un tas antilopju bars pa to upes ielēju iet tā kā asfalta rullis. Ja? Un tie lauvēni tur kaut kur pa vidu ir kā saka, nonākuši, un viņiem nav cerība tikt ārā. Un tad pēdējā brīdī tas karalis lauva, viņš tādā lielā lēcienā tajā tukšajā upē ielec un paņem tos lauvēnus abus aizmet, un viņus uzmet uz klints, vai ne? Un tad nāk pāri tās antilopes. Ja, un tas lauva faktiski paliek zem antilopju kājām, aiziet bojā. Ja. Un, faktiski tas ir tas evaņģeliskais sižets, ja, ka cilvēks ir nomaldījies no Dieva, nonācis pie ienaidnieka, tas viņu ir vedis pazudināšanā, bet pats Dievs, ja, Jēzu Kristu, nācis pasaulē un izglābis mūs ar savu nāvi, tātad savu krusta nāvi. Viņš mums ir atpestījis no ļaunā, atpestījis no pazudināšanas. Un tur tajā filmiņā tas tā ļoti skaisti, dramatiski tiek parādīts. Dievs, mūsu Dievs ir Dievs, kas atdod dzīvību par saviem ļaudīm, par saviem bērniem. Ja? Un tā labā ziņa un vislabākā ir tā, ka grēka alga ir nāve. Tātad nāve, tas ir grēka nopelns. Ja? Un Dievs nav grēcīgs. Tas nozīmē, ka Dievs var iet nāvē un var iziet no nāves. Nāvei par viņu nav varas, par Dievu. Tikai par grēcīgo viņai ir vara. Un tāpēc cilvēkam viņa ir pazudinoša. Bet Dievs, tapdams cilvēks Jēzu Kristu, viņš gāja nāvē. Briesmīgā nāvē, tātad krusta nāvē, ja? Mokās ciešanās, neaprakstāmās un neiedomājamās. Bet tajā pašā laikā viņš kā Dievs, viņš ar to mērķi gāja tai nāvē, lai to nāvi nonāvētu pašu. Ja? Augšām celšanās svētkos, lieldienās, ja? Ir tas baznīcas skaistais dziedājums. Kristus ir augšām cēlies, ja, nāvi ar nāvi nonāvējis. Un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis. Nu tā, vārdu sakot, lūk, tā valda Dievs. Ja, tā kungo Dievs. Tāds kungs ir Dievs. Ja, viņš atdod savu dzīvību. Un tas ir augstākais ideāls katram tēvam, mātei, katram kuru Dievs ir cēlis tā vai citādi valdīt par tiem vai citiem cilvēkiem. Ja? Kristus saka, nav lielākas mīlestības, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Ja? Un tas nozīmē, ka katra valdītāja faktiski tas aicinājums ir atdot savu dzīvību. Un dzīvību jau mēs varam atdot ne tikai, teiksim, kaut kādā kaujas laukā, ja? Vai izliet asinis, piemēram, tādā, cīņā, kā mēs varam iedomāties, teiksim, kādu kara darbības kaut kādu veidu vai cīņu. Bet dzīvību mēs varam atdot tā, kā parasti mūsu miesīgie tēvi un mātes atdod savu dzīvību dienā par saviem bērniem. Savu miegu, savu veselību, savu kā saka, naudiņu, savu uzmanību, savu mīlestību vienā vārdā sakot. Ja, viņi atdod saviem bērniem. Un to atmaksāt neviens nav spējīgs. Jo tas ir vairāk nekā tu spēj atmaksāt.
Tu to spēj dot tālāk, ja? Tad saviem bērniem mēs to tālāk dodam. Bet atmaksāt saviem vecākiem mēs to nemaz nevaram. Tāpat kā Dievam mēs nevaram atmaksāt to, ka viņš mums ir dāvinājis dzīvību, ja? Un ka viņš mūs ir radījis, un te nu mēs esam. Mēs tur Dievam neko nevaram, kā saka, būtisku tā, Dievs. Tas tev par to, ka tu esi mani radījis, ja? Lai tev ir, kā saka, tagad paliekošs kaut kas, vai ne? Es tev uzdāvināt gribu. Ko tad tu vari uzdāvināt? Ko? Neko. Ja? Un tāpēc jau ir tā runa, ja, ka savu sirdi uzdāvini Dievam. Savu mīlestību, ja, atsaucies Dievam, un uz to jau Dievs arī, kā saka, tevi ir radījis, lai savstarpējā mīlestībā vienoti mēs būtu mūžīgi. Ja? Dievs ir mīlestība, ja? Nebeidzama pāri plūstošo mīlestības dēļ viņš ir radījis mūs. Viņš ir gribējis dot šo mīlestību, ja? Un tad viņš arī dod mums to. Un ja mēs esam Dieva gara cilvēki, tad mēs arī vienkārši to mīlestību dodam. Un atmaksāt to neviens nevar, bet mēs par to neuztraucamies, jo mīlestības došana tas jau ir, tā jau ir laime augstākajā mērā un pakāpē. Ja? Tas ir svētums, tā ir dievišķība, ja? Un tā ir pilnība. Ne? Un līdz ar to tad arī lūk, tas ir tas ideāls, ko nozīmē valdīt, ja? Ko nozīmē pārvaldīt, ko nozīmē rūpēties, ja, šajā ziņā, ja, par tiem, kas tev padoti ir un kurus pārvaldīt tu esi aicināts. Protams, ja, bērniem un padotajiem, kā mēs lasījām, ja, godā, paklausi, mīli savus vecākus un visus, kas ar viņiem ir domāti tur tālāk, un nekādā gadījumā neceni un neienīsti. Nekādos apstākļos. Kāpēc? Mēs varam pajautāt. Vienkārši iemesls, lai tev labi klātos. Un tu dzīvotu un ilgi dzīvotu virs zemes. Tas ir varbūt tas apsolījums, ja? Bet vēl pirms tā apsolījuma, tam ir savs apsolījums, savs labums uzreiz tiek apsolīts, bet Dieva gribas dēļ. Ja? Tas iemesls, kāpēc godāt vecāku, tāpēc, ka Dievs tā ir tev mācījis un Dievs tā grib. Un viņa griba ir svēta, laba, pilnīga, un tāpēc ir to vērta, lai to pildītu. Ja? Dievišķā griba. Un caur to tu godā arī Dievu faktiski. Ja? Ja tu mīli savu tuvāko, ja tu godā savu tēvu un māti, tu caur to mīli un godā Dievu. Un tā otra lieta, ja tu nicini viņus un neturi godā, tu nicini arī Dievu un atņem viņam godu. Jo caur tātad mūsu vecākiem pats Dievs rūpējās, vai ne? Caur mūsu mācītājiem Dievs rūpējās, caur mūsu skolotājiem, un tāpēc arī tātad pienākās arī šo bijību, pazemību, paklausību izrādīt un savā sirdī turēt, un tas ir kaut kas liels un kaut kas ļoti nozīmīgs. Jā. Tā ir, jāsaka, tā dievišķā majestāte, pie kuras mēs vēršamies, kuras priekšā mēs noliecamies un kuru mēs bijībā godinām. Ja? Ja mēs izturamies godbīgi pret saviem tēviem un mātēm. Nu, attiecīgi, burtiskajā un arī tajās blakus nozīmēs, ja, ko ietver šie abi vārdi, tēvs un māte. Jā. Ja mēs neklausam, ja mēs izturamies necinoši un tam līdzīgi pret saviem tēviem un mātēm, tad
mēs pamudinām viņus mūs sodīt, un taisnīgi tas ir. Ja vecāki, ja skolotāji, mācītāji, darba devēji, vai ne? Ja viņi redz, ka cilvēks dara ne to, kas viņam ir uzdots vai uzticēts vai ko, jā, viņa faktiski pienākums ir, varam teikt, sodīt, jeb, var sakot, pārtraukt, ja, šo nepareizo vai neatbilstošo darbību vai rīcību, ja, kuru kaut kādā tādā pašdarbnieciskā veidā tas, kurš to dara, ir iesācis, ja, bet viņš to dara ne tajā uzdevumā vai tajā pavēlē, ja, kas viņam ir dota, bet viņš ir iedomājies, ka viņš pa savam grib darīt. Ja. Un te neiet runa par to, ka mēs radošumu noliedzam vai gribam iznīcināt. Radošumu mēs varam izpaust neteiksim da jebkur, ja, bet ļoti, ļoti bagātīgi daudzos veidos. Bet nav labi, ja mēs gribam būt radoši absolūti visur. Ja, ja mēs, piemēram, gribam būt radoši, pamēģinot, kā tas ir netīrīt zobus. Otrajā klasītē iedami. Slinkums, piemēram. Tā kā man meitiņa. Ja? Un viņai negribās tīrīt zobus, un viss. Viņa gribās pa savam darīt, zinām iemesli, kāpēc negribās. Ja? Es tādu vienkāršu piemēru pateicu, bet to piemēru jau ir arī daudz nopietnāk. Ja? Un nevajag ar radošumu nodarboties tur, kur nevajag vienkārši. Ja? Bet tur, kur vajag, ja, tur uz priekšu un vēl ar uzslavām tas notiks. Ja? Un tādā veidā, un to mēs visi ļoti labi zinām un saprotam. Tādā veidā Dievs mūs vada caur mūsu tēviem un mātēm. Tātad mūsu tēvi un mātes, mūsu valdītāji, kā apustulis Pāvils raksta, nav bīstami nevienam labam darbam, bet ļaunam gan. Mūsu vecāki ir bīstami ļaunam darbam. Ļaunais darbs bīstās no mūsu vecākiem. Un tāpēc arī mums būtu no vecākiem jābīstās, lai tas ļaunais darbs, kā saka, nebūtu mūsu draugs, bet ienaidnieks. Ja? Ļoti vienkārša loģika. Un tāpat arī apustulis Pāvils raksta, ja tu negribi bīties valsts varas, labi, dari to, kas labs, tu saņemsi viņas uzslavu. Jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Nevelti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Ja? Tā. Tātad, es domāju, var tā labi saprast, ka šis baušļa pārkāpums, 4. baušļa pārkāpums ir liels. Ja? Liels grēks tas ir. Vecāku nicināšana. Un tāpēc arī, arī tas sots mēdz būt bargs. Ja cilvēks nievā vai nicina tēvu, māti un pretojās valsts varai, teiksim, taisnīgā lietā. Ja? Bet tā patiesā īstā godāšana ir tāda īstā dievbijība. Jo, ja mēs atceramies, ka Dievs mums ir devis gan vecākus, gan visus kungus, ja, tad tādā īstā dievbijībā tad mēs arī pa īstam viņus godājam. Un Dievs to prasa, Dievs to māca, un tad visu savu prātu, savu valodu, savu uzvedību, ja, tad, lai Dievs dod
to piepildīt. Un protams, pateicība vecākiem ir ļoti svarīga lieta, ja? Sirsnīga un īpaši, ja mēs daram viņiem labu, īpaši nepamudināti, ja? Paši zinām, paši arī skatāmies, redzam jau bez teikšanas, ja? Daram un palīdzam un tā tālāk. Tad mēs viņiem arī kalpojam, tad mēs viņus godājam šī baušļa tajā īstajā izpratnē un saturā. Un tā. Te viens tāds arī nopietnis jautājums patiesībā ir, kad mēs nevaram būt paklausīgi. Vai ir kāds gadījums, ja, kad mēs nevaram klausīt. Vai tie būtu mūsu vecāki, vai tie būtu vienalga mūsu skolotāji, varbūt pat mācītāji. Ja? Arī mācītāji ir cilvēki, starp citu, ja nezinājāt. Vai ne? Kad mēs nevaram klausīt darba devējiem, ja, piemēram, vai arī vecajiem cilvēkiem. Ne visi veci cilvēki ir arī, kā saka, dziļi tādi viedi, un ir arī veci cilvēki, kas ir, diemžēl, muļķi savā dzīves, kā saka, paraudā, ko viņi citiem rāda, un uz ko viņi paši dzenās. Diemžēl jāsaka, bez tāda nicinājuma, bet vienkārši faktiski, ja. Bet ir viens gadījums, kad mēs pat nedrīkstam klausīt tiem, kas ar tēviem un mātēm mums ir, vai kungiem, dieva nolikti, ja? Bet ir viens gadījums, kad viņiem pat nedrīkst klausīt. Un tas ir gadījums, kad vai tie būtu vecāki, vai tā būtu priekšniecība vai valsts likumi, vai jebkas cits, ja liek mums darīt grēkot, ja, kas ir pretrunā Dieva vārdam, ja, un ko mēs ar labu sirdsapziņu nevaram darīt. Ja, ja vecāki vai kungi mūs uz to spiež, tad mēs nedrīkstam viņus klausīt. Ja. Un tātad Dievam, kā Svētā raksts saka, jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Pat ja tie būtu Dieva ieceltie cilvēki pār tevi, ja viņi tevi spiež grēkot, ja viņi spiež tev kaut ko darīt, rīkoties pret sirdsapziņu, ja, tad tu nevari klausīt viņus, tev Dievu jāklausa vairāk. Un tad iznāk viņus neklausīt. Jā, tas ir tas vienīgais gadījums. Bet tur, kur tevi nespiež grēkot, ja, tur tev vajag ar cieņu, ar godbību, gan paklausīt, gan izpildīt. Ja? Protams, tā izpildīšana var būt dažādos veidos, kā saka, dažādi. Ja? Tam nav jābūt kaut kādā vienā veidā visam, un savādāk, ja tu izpildīsi, ja, tad tu nebūsi izpildījis. Ja? Kādreiz tāds labs jautājums ir uzdots, ja, pie svētajiem rakstiem. Paši svētie raksti faktiski to uzdod. Kurš dēls ir darījis tēva prātu? Atsakot, tēvs lūdz dēlam kaut ko izdarīt, ja? Un dēls saka, labi tēvs, es izdarīšu, un neizdara. Un otrs dēls, viņš saka, nē, es negribu, bet beigās tomēr aiziet un izdara. Kurš būs izpildījis tēva prātu? Vai ne? Nu, tas, kurš būs izpildījis, kaut arī negribēdams, ja? Bet viņš būs, kā saka, saņēmies, ja? Un tomēr, ja tēvs prasa, es
Es to arī izdarīšu. Man negribas, man slinkums, vai es esmu aizņemts, vai jebkas, ja? Bet es aizēju un izdaru, es piespiežu, varbūt sakošu zombus, bet izdaru. Ja? Nevis, jā, tēvs, mīļais, viss būs kārtībā, neuztraucies, ja? Ja? Tu grēko šajā gadījumā. Bet otrajā gadījumā zobus sakodis, ja? Tu negrēko tomēr. Lai gan izskatās kaut kādā ziņā otrādi, ja? Tu esi laipns, tu esi tāds labs pret tēvu, bet tomēr dziļākajā nozīmē tu viņu neņem galvā. Ja? Bet tajā gadījumā, kad tev jāsakož zobus, varbūt tu parādi savu nostāju, savu mugurkaulu. Ja, tomēr tas ir tēvs, māte. Ja, tomēr, nē, man ir jāizdara. Un es izdaru. Ja. Viss. Tu esi izpildījis šo 4. baušli godam. Ja. Un viss. Un tava sirdsapziņa ir mierīga, ja, un tu esi labs paraugs, ja vēl tavi bērni to redz vispār. Ja. Nu tā. Tad laikam pie šī momenta mazliet ir tā emocionālā puse, kuru mēs varam sajust, ka bauslī ir teikts, lai tev labi klājās. Un tad, kad tu esi saņēmies un turējis šo bausli, kaut vai pēc pēdējā piemēra tikko, ja? Vai tad tev neklājās labi? Vai tad tu nejūties labi, ka tu esi to darījis un turējis to? Tu uzreiz to jūti momentā. Ja? Un tas veido labas attiecības, tas veido labu vidi, kurā dzīvot. Ja? Un tad mums jau pavisam reāli un pavisam loģiski sāk tā saprašana rasties. Nu, tik tiešām man labi klāsies, ja es tā domāšu, ja es tā runāšu, ja es tā rīkošos, kā 4. bauslis man māca. Nu, faktiski jau jebkurš bauslis, ko māca, ja tu tā domā, runā un rīkojies, kā kurš bauslis māca, tad tev klāsies labi, jebkurā gadījumā. Bet nu, šis ir tā dziļi ontoloģisks bauslis šajā ziņā, jo ontoloģija tā ir mācība par izcelsmi, ja, un šajā gadījumā mēs ceļamies no mūsu vecākiem, un vēl dziļāk mēs ceļamies no mūsu debesu tēva. Ja, šī ir runa par mūsu pašu būtni, ja, 4. bauslī. Tāpēc šī ir labklājība un ilgmūžība, ja, šeit ir pieminēta, bet tas attiecās uz arī citiem, protams, baušļiem. Kā mēs Dievu mīlam, tā arī mūs iet. Ja. Un ar to arī šodien tad mēs noslēgsim mūsu šī vakara sarunu, katehēzes sarunu, uzzinājuši, ka Dievs ļoti, ļoti augstu vērtē to, kā mēs izturamies, ne vienkārši pret jebkuru cilvēku, par to mēs runāsim tālāk arī, bet īpaši, kā mēs izturamies pret tiem, kurus Dievs ir cēlis pār mums valdīt. Godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes. Ja. Labi, pateiksim īsu lūkšanu un ar to arī noslēgsim. Mēs pateicamies Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu bausli, ko Tu esi mums devis, mūsu attiecību, savstarpēju attiecību, baušļos pašu pirmo, lai mēs godājam savu tēvu un māti. Atgādini, māci mums to, Kungs, un palīdzi. Tur, kur kārdinātājs ar dažādām emocijām un dažādām situācijām un apstākļiem mūs kārdina, lai mēs dusmotos, lai mēs būtu nepacietīgi pret saviem vecākiem vai citiem, kurus Tu esi cēlis pār mums.
tiešām, kungs, dod būt mums pacietīgiem un iecietīgiem, tur, kur ir cilvēkiem viņa trūkumi, bet arī paklausīgiem tur, kur vienkārši mūsu ātrā un kaislīgā sirds vienkārši nevar sevi savaldīt, kā strauju zirgu. Dod, kungs, mums šos svētīgos grožus, savus baušļus, lai mēs varam iegrožot, lai mēs varam ierobežot savu dzīvošanu tā, ka mēs dzīvojam un tiekam uz priekšu šajā pasaulē droši, ka nepārkāpjam to robežu vai to ātrumu, ar ko sākās jau briesmas, un tās pirmajā brīdī mēs nemaz nenojaušam un nejūtam, tikai izbaudam to, ka varam taču darīt tā, kā ir aizliegts. Kungs, pasargi mani un mūs un visus no šādiem saldumiem. Negribam tādus baudīt, lai kādi tie būtu, jo, kungs, tu savos vārdos mums atklāji, ka šie augļi paliek tik ļoti ātri rūgti vai skābi, ka tie vairs nav baudām un ka tie sabojā arī ne tikai mūsu emocijas, mūsu baudījumu, bet arī mūsu pašus. Miesu un dvēseli. Nu, tā pasargi mūs un vadi mūs savā garā. Arī šī vakarā tavās rokās savu miesu un dvēseli nododam, lai tavs svētais eņģelis stāv mums klāt. Un ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mums. Āmen. Lai jūs svētiem pasargā visspēcīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.